Jā, labdien! Man tiešām sauc Aldis Sirmačs, un es kādu laiku jau pārstāvu uzņēmumu Rehau Latvijā. Ja tā paskatās tālu atpakaļ, tad mēs varam atcerēties pirmos objektus un pirmos logus, ko Rehau ar Latvijā ražotu ražotāju mūsu partneru palīdzību salikām jau objektos 1995. gadā. Tā kā no tiem laikiem tā bagāža, pieredze, putekļi, raizes, rūpes un arī guvumi ir krājušies un šo te pieredzi mums veidojuši. Lūk. Tātad, ko mēs varam ietaupīt, izmantojot kvalitatīvus un energoefektīvus logus? Būtībā tas jautājums ir visnotaļ tāds fifīgs un dziļš, jo, ja mēs paskatāmies, no kā tad īsti sastāv šī te energoefektivitāte logiem, tad te mēs varam izdalīt tādas 4 principiālas sastāvdaļas. Tā pirmā sastāvdaļa, kas ir vienkāršāk aprēķināmā un vienkāršāk izvērtējama, tā ir paša loga konstrukcijas, siltuma caurlaidība. Otrā daļa ir loga neblīvums, vienkārši to sakot, un tātad gaiss, kas izplūst cauri logam, ja mums parādās gaisa spiediena starpība. Tad 3. un 4. daļa par logu energoefektivitāti ir attiecināma uz loga iebūvi, kas arī patiesībā ir pilnīgi neatņemama un ļoti būtiska sastāvdaļa loga energoefektivitātes ziņā. Es tā drusku piezīmēju klāt arī maliņā, kādus efektus tad iespējams iegūt no šī loga nomaiņas, slikts pret labu, vecs pret jaunu, neblīvs pret blīvu un tā tālāk. Un kā redzēt, tas ir nevis procenti, 10 vai 20 vai 30, bet daudzos gadījumos ir daudzas reizes, ko mēs varam iegūt labākus rezultātus. Lūk. Tagad, ja mēs gribam vispār kaut ko novērtēt, tad mums jāsāk ar ko? Ar to, ka mums ir jāsaprot, kas mums šobrīd ir, lai mēs pēc tam varētu saprast, uz ko mēs mainām un ko mēs iegūstam. Te es gribēju parādīt pavisam īsi tādus atsevišķus, kā vācieši saka, Richtwert, vai tādas līnijas vai robežas, kurās mēs varam izvērtēt loga šīs te vērtības. Es varbūt paņemšu nedaudz piezīmēšu jums klāt. Tātad, ja mēs skatāmies uz dažādiem aspektiem. Pirmais ir stiklojums. Stiklojumam, paskatoties uz viņu konstrukciju vai uz to, kā tas ir uzbūvēts, mēs varam diezgan vienkārši pateikt tāds diapazons, kurā vietā mēs atrodamies ar savu loga U vērtību vai U koeficientu. Viens stikls, tas ir pavisam švaks, es domāju, ka tas varbūt kaut kur mūsu vasarnīcās vai siltumnīcās tipa ir pieejams, un tā siltuma caurlaidības vērtība ir 5 vati uz kvadrātmetru uz Kelvinu. Tas ir visnotaļ labi vadošs materiāls. Ja mēs salīdzinām otrā pusē sienas, mūsdienīgas sienas siltuma caurlaidības vērtība būs droši vien 0,2, 0,15, kaut kā tā apmēram. Ja mēs liekam 2 stiklus, attiecīgi vēsturiski jau atpakaļ, tad mums jāatzīst, ka 2 stikli mēdz būt vienkārši 2 stikli, mēdz būt 2 stikli futerlogā, mēdz būt 2 stikli saskruvētā logā vai arī 2 stikli jau tā saucamā stiklu pakete. Un patiesībā ir tā, ka neatkarīgi no tā, kādā veidā tie stikli ir salikti kopā, ja viņi ir vienkārši 2 stikli un vairāk nekas, tad viņu U vērtība būs apmēram ap 3. Savukārt, ja vienam no stikliem vismaz jau sāk parādīties kāds selektīvais pārklājums, vai tas ir tāds uzlabots, jau siltumtehniski labāks, tad mēs uzreiz nokrītam uz vērtību, kas ir jau ievērojami labāka, atzīmēju mazāka vērtība, labāka. Tad mēs iegūstam jau vērtību kaut kādu 1,3, mūsdienās pat 1,1 vai 1,0 ar 2 stikliem. Ar 3 stikliem es pieņemu, ka 3 stiklos vienmēr jau būtībā būs pielietots selektīvais pārklājums, jo tie sākās ievērojami vēlāk. Tad te mēs runājam robežās atkarībā no stikla attāluma, no pārklājuma tipa veida un dažādām citādām featurām. Mēs esam robežās 1,3 līdz 0,7. Stikls ir viens no lielākajām un būtiskākajām sastāvdaļām loga energoefektivitātes nodrošināšanā, tāpēc arī tas ir tāds tā kā pirmais. Otrs
protams, ir svarīgs, tie ir logu profili. Jā, te drīzāk jāsaka tā, ka nebūs tik liela loma kā no tā, kāda tā konstrukcija veids un tam līdzīgi, kas mūsdienās, protams, ir visnotaļ svarīgs un tāds smalka tuning elements, bet mēs skatāmies tā, ka vecie logi, vecie koka logi, vecie pakeša logi, to vērtība bija tāda, ap 2 kaut kur, zem 2 drusku. Un patiesībā nebūtu tik būtiski vērtēt, kāds ir profils, bet ja mēs zinām, ka tie logi ir veci, tad mēs varam teikt, ok, līdz 90. gadu vidum vai līdz pat 2000. gadam mēs varam teikt, ok, to logu U vērtība būs 3 līdz 2 maksimums. Savukārt, ja mēs gribam saprast nedaudz arī par to, kurā vietā mēs atrodamies ar stikliem, vai mums ir šis selektīvais pārklājums un ne, tad mazs tips vai mazs piemērs klāt, ka arī jebkurš cilvēks ar savu rokas spektroskopu var apskatīties, vai stiklam ir kāds pārklājums vai nav. Un tas ir tādā vienkāršā veidā saprotams no tā, ja jūs arī dienā, bet labāk ir tumšā periodā, tumšā laikā paskatieties atspulgā uz liesmiņu vai pat uz telefona zipspuldzes gaismu, vai jūs redzēt uz šīm te stikla atspulga līnijām, tad uz katras stikla kārtas iekšpuse, ārpus pirmajam stiklam, iekšpuse, ārpus vidējam, iekšpuse, ārpuse ārējiem stiklam, jūs redzēsiet uz šiem te ārējiem stikliem, iekšējām virsmām vajadzētu būt atšķirīgai liesmas krāsiņai. Līdz ar to tad mēs varam teikt, ok, tur ir vismaz kaut kāds selektīvais pārklājums. Lūk, tā mēs apmēram nonākam pie sākotnējām vērtībām, no kā mēs varam sākt rēķināt, ko tad mēs varam iegūt. Jā. Te ir tāds neliels piemērs no internetā pieejama rīka, ar kuru var fiziski aprēķināt, kāda ir tad šī te enerģijas ietaupījuma potenciāls veciem logiem attiecībā pret jauniem logiem. Lūk, ja pēc kārtas mēs skatāmies ir punkts 1, 2, 3, 4, 5, 6, tās ir ievadas vērtības, un zemāk es arī nedaudz komentēju, kas tad tās ir par ievadas vērtībām, bet būtībā ir dažas ļoti vienkārši un pašsaprotams, taču dažām būtu nedaudz jāpiebilst. Tad tas viens, par ko es iepriekšējā slaidā tā mēģināju detalizēt izskaidrot, ir punkts 2, tātad šī te ir esošā loga šī brīža siltumcaurlaidības koeficients UV. Punkts 3, tas ir tā mūsu jaunā izvēlētā loga siltumcaurlaidības koeficients. Tālāk 4, 5 un 6 attiecas tā kā vairāk uz šo te enerģijas resursu pusi. Tātad tas būs tas, nevis to, ko ietaupīs, bet tas būs tas, kādas summas mēs pretī rēķinām. Un tad ir drusku ģeometrija 7. punkts, kas ir, tātad, cik tad mums to logu ir daudz, vai cik tātad šī te logu platība. Un šādi te ievadas datus, ievadot šī te mazajā mājaslapiņā, mēs iegūstam rezultātus. Un rezultātus grafiski mēs redzam šai te slaidā. Viens no tiem references skaitļiem mums sanāk tā, ka mēs, piemēram, uz tiem iepriekš norādītiem 10 kvadrātmetriem logu, uzlabojot šo te logu siltumcaurlaidības vērtību, nomainot tad vecus tipiskus 2,5 U vērtību, 2,5 uz jauniem ar U vērtību apmēram 0,8. Mēs iegūstam ietaupījumu uz 10 kvadrātmetriem apmēram pie šī brīža siltumnesēja gāzes, piemēram, vērtības, kādu viņš šobrīd tirgu ir. Mēs iegūstam ietaupījumu gadā, pirmajā gadā 170 eiro. Tātad 5 gados tas būs ap 1000. Pretī es palūdzu kolēģiem, mūsu partneriem, lai norāda apmēram, kāds varētu būt šādi te tipiski. Tas ir tāds mazas Līvāna mājiņas renovācijas tāme. Un tātad tā tāme sastāda uz logiem, jauniem logiem ar labu siltumtehnisko vērtību sastāda 2400 eiro. Tātad mēs redzam, ka normāla variantā mēs droši nonākam pie atmaksāšanās jauniem logiem, tātad diapazonā no 5 līdz 10 gadi. Taču, kā jau iepriekš sākumā es minēju, loga siltuma
šī spēja vai energoefektivitāte sastāv ne tikai no šīs tiešās pārējas. Tad mēs runājam šobrīd aprēķināt tikai par šo fizikālo siltumu plūsmu, kas pienākot pie loga siltais gaiss, dod siltumu uz stiklu vai uz rāmi, tas iziet cauri, tālāk ārā un tādējādi. Bet papildus šim mēs vēl zinām, ka mums ir neblīvs logs iepriekš bijis, ka mums ir iebūve slikta bijusi un ka mums ir arī iebūve neblīva bijusi. Tad mēs šobrīd runājam tikai par šo pirmo daļu. Lai varbūt nebūtu katreiz jāiet iekšā, vai ja mēs gribam ātri un vienkārši ievērtēt šo energoefektivitātes atdevi vai spēju, tad ir arī smalkāki rīki un smalkāks aprēķins pieejams. Mēs droši varam nākt kopā, salīt galvas un izrēķināt visu, jo tā ir samērā vienkārša matemātika ar šiem rādītājiem, kur var spēlēties pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Un jebkurā gadījumā mēs nonākam pie tādas līnijas vērtības. Ja mēs uzlabojam loga energoefektivitāti par 0,1, tad tā ir tāda tipiska, tāds diapazons tur 0,1, 0,2, kur mēs veicam izvēli parasti logam. Tad 0,1 šī loga U vērtības uzlabojums uz katru kvadrātmetru gadā mums dod apmēram ietaupījumu 10 kWh enerģijas. Tas nozīmē, ka ja mēs nomainām, piemēram, ņemam 10 kvadrātmetrus un nomainām uz logiem, kas ir par 1 U vērtību labāk. Tātad bija 2, tagad ir 1. Un mums ir 10 kvadrātmetri loga. Tad mēs sanākam, mums tas ir 10 x 10, tad mums ir 1000 kWh enerģijas ietaupījums gadā tikai caur šiem logiem. Tad cik maksā enerģijas apjoms mēs katrs varam zināt no saviem enerģijas patēriņiem, bilancēm, gāze, elektrība, siltumsūkņi vai kas cits. Un tad attiecīgi arī to pareiķināt. Jā. Taču, kā jau es minēju, iet runa par 10 daļām, dažkārt par pat mazākām vērtībām, tur, kur iet strīdi, diskusijas un tiek salīdzināti dažādi skaitļi. Tāpēc mans sauklis vai mana šī doma ir: lūdzu, esiet uzmanīgi un neļaujieties sev makaronas kārt uz ausīm, jo šī U vērtība sastāv no 3 tādām lielajām sadaļām. Tā ir stikla U vērtība un stikla laukums. Tas ir rāmju vai respektīvi profilu U vērtība un profila laukums. Un tas ir profila vai stikla perimetra garums un viņa lineārā siltuma caurlaidība. Tās ir tās 3 vērtības vai tie 3 bloki, kas sastāv un nodrošina U vērtību. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām un sekojam un saprotam līdzi, vai kādā no tiem punktiem mums netiek kāds makaroniņš uzkārts uz auss. Un tāpēc arī es teiktu, ka šādi detalizēts aprēķins, kurā ir redzams, kāds ir rāmja laukums, kāds ir stikla laukums, kāds ir perimetrs stiklojuma malai, un tas viss ir visnotaļ būtisks un svarīgs loga aprēķinā. Kā jūs redzat, jūs varat tagad tā uzreiz man klusībā pie sevis nodomāt, cik tad ir stikls kopā loga laukumā. Es teikšu, gandrīz viss, vai ne? Cik tad? Nav. Zināms tā. Šī logā, kā jūs redzat, logs, kuram ir vidus statne tāda pa vidu, kas ļoti tipisks logs, kā mums ir, tad mēs redzam, ka profila apjoms vai profila procents ir cik? Mēs redzam? Nedaudz tam brillēm ir tā kā švaki, bet profili kopā ir 38%. Lūdzu, netālu no puses no loga šī laukuma aizņem profili. Tā tas ir. Te vēlreiz uzsverot šo jautājumu būtisko pusi, tad, kad jūs izskatiet jaunu logu piedāvājumu, tad, kad jūs domājat par to, ka jums vajadzētu mainīt logus, esiet ļoti rūpīgi un vaicājiet tam savam logu piegādātājiem vai logu ražotājiem, lai informācija par logu būtu pilnīga, lai būtu saprotams, no kādām sastāvdaļām tas sastāv, lai pēc tam var izsekot, no kā tad šīs vērtības tiek rādītas un aprēķinātas. Un tāpēc arī ir šis jautājums, lūdzu, seko datiem, kas tiek piegādāti, jo tad, kad jūs pērciet kaut kādu, jebkuru iekārtu, jūs pērciet leļņas mašīnu vai pērciet automašīnu, jūs taču pētiet,
kādas būs spējas, kādas būs jaudas, patēriņi un tam līdzīgi. Tieši tas pats arī ar logu, jo būtībā, ja mēs skatāmies uz ēku, tad siena ir siena, jumts, tas ir jumts, tur noliec un viņš tur arī stāv, taču logs ir ļoti komplicēts tajā ziņā, ka logs tiek atvērts, aizvērts. Tam jānodrošina vienlaicīgi siltuma caurlaidība, tam jānodrošina, lai gaisma nāk iekšā, tam jānodrošina arī, lai atvērt var un lai var izveidināt. Respektīvi, tas ir tāds ļoti tehniski atbildīgs ēkas elements, tāpēc esiet tik labi un pievērsiet detaļām pietiekami daudz uzmanības. Maza piezīme vai maza norāde profesionāļiem, kas interesējas vai vēlas padziļināt, ieiet šajos jautājumos attiecībā par logiem, tad rekomendēju 2 tādus rīkus. Viens ir mūsu pašu, ne pašu radīts, bet adaptēts uz mūsu sistēmām un lietām rīks, kas ir projektēšanas logu plānošanas projektēšanas programma online, ko jūs varat piereģistrēties un izmantot. Un otra ir tāda vispār logu guru vai logu, kā lai saka, tēvs un māte, logiem visiem ir Rozenheims institūts. un viņi arī savu tādu projektēšanas rīku, kas ir veltīts vairāk montāžai, sagatavošanu, veltīšanu. Tāpēc tāds ir arī pieejams. Lūk, varbūt tagad jau ejot nost no šīs galvenās tēmas logu energoefektivitāte, mazas piezīmes attiecībā par tām pārējiem punktiem, 2., 3., 4. Logu iebūve, logu iebūves blīvums. Kā jūs redziet, logu iebūvei, kas ir tātad iebūvējam siltuma zonā vai iebūvējam vecajā mūrī, ir visnotaļ liela nozīme, tāpēc, ka no tā būs atkarīgs, cik lielu siltumizolācijas robežu jūs spēsit uzbūvēt un tehniski korekti izveidot, lai logs kopā ar visu savu iebūvi būtu labs un neradītu nekādas papildus šauras vietas un temperatūras sliktas ēkas iekšpusē. Un tād mēs, es redzu vēl nedaudz jāpiemina, ka būtībā šīs montāžas pats galvenais princips ir tāds, lai mēs iemontētu logu, panākt situāciju, ka uz loga ailes un tuvajām sienas zonām mums ir pietiekami laba temperatūra. Tātad nav šīs iespējas sienas elementiem dzist uz adot temperatūru uz āru. Te arī nedaudz uzzīmē, kā tehniski varētu izskatīties dažādās vietās iebūvēts logs ar attiecīgiem termiskiem tiltiem. Vienkārši norādot to, ka jo jūs siltākā vietā iebūvējat logu, jo jūs varat paredzēt, ka pārējā sienas daļa arī attiecīgi būs siltāka un veselīgāka gan būvķermenim, gan arī ar komfortablāku virsmas temperatūru un mazākiem riskiem. Vēl pavisam maza piebilde, jau tuvojoties pavisam noslēgumam, ir tas, ka mainot logu, mēs bieži vien nepadomājam, kādas vēl blakus parādības vai kā saka, simptomi parādīsies. Parasti jau ir tā, ka tad, kad mēs mainām logu, vienmēr paliek stikla laukums nedaudz lielāks. Tas ir labi. Te es tādu piezīmēju vienu paraugu, kurā viņš palika klasiski mazāks. Tas ir netipisks, bet ļoti interesanti loga iebūve un loga izvēle. Savukārt otra puse ir tā, ka tajā brīdī, ja mēs liekam vecu logu, nomainam ar jaunu, tad respektīvi bija 2 parasti stikli, kurus mēs tagad aizvietojam ar 3 stiklu paketi, kuriem ir 2 selektīvi pārklājumi, mēs zaudējam uz tā saucamo G koeficientu, respektīvi uz enerģijas caurlaidību, ko mēs varam iegūt no saules enerģijas, ienākot caur logu. Diemžēl tā tas ir, jo mēs ievērojam uzlabojam siltuma caurlaidību stiklojumam. Upurs ir jānes šī selektīva pārklājuma ietekme ir tāda, ka šis G koeficients nedaudz samazinās. Un viena varbūt mazāk uzrādīta vai mazāk uzsvērta lieta ir tas, ka kādā dziļumā mēs ievietojam logu. Tad tas nav tikai dizains vai ērtība vai montāžas lietas, bet ir arī tāda maza nianse, kad visos gadījumos, kad saule spīd leņķī pret ēku, jo dziļāks ir logs, jo mēs ievērojam mazāk iegūstam saules enerģijas. Un ir pie šiem 3 stiklu logiem vai 3 stikliem paketē patiesībā ir tā, ka
ziemā šādam stiklam caur stiklu ienākošais saules enerģijas apjoms ir lielāks nekā caur šo te pašu stiklu iziet cauri siltums, respektīvi viņi kļūst par tādiem siltuma elementiem, zinām mērā radiatoriņiem. Pavisam īsi vēl par to sadalījumu 1., 2., 3. un 4. loga energoefektivitātes daļa. Lūk, te tāds mazs projekts, īsi uzmetot aci, bija veci logi, logus nomainījām uz jauniem logiem un pēc tam vēl arī ēku nosiltinājām. Tad, lūk, mēs redzam, ka gāzes patēriņš, ko mēs iegūstam, tad šeit mēs redzam, ka šī brīža tika veikta logu nomaiņa, arī apkuras sistēmas nelielas izmaiņas un uzlabojumi. Tad redziet kopumā pret to, kad veci logi, kuriem bija visnotaļ šaubīga iebūve un viņu UV vērtība bija apmēram ap 2, labi 1,8, optimistiski sakot, šādas logas nomainot, mēs uzreiz iegūstam ne tikai aprēķinātos 377 kubikmetrus gāzes ietaupījumu, te ir gāzes kubikmetru gadā, bet iegūstam patiesībā 1200. Mēs varam teikt, ka zināma daļa attiecināma ir būt uz apkuras ietaupījumiem, piemēram, 300-400 kubikmetru, bet tāpat mēs paliekam pie tā, ka mēs ļoti ievērojam, uzlabojam ne tikai ar šo te loga siltumcaurlaidību, bet arī visu iebūvi, visu tātad apkārtējo zudumu ierobežošanu iegūstam no tā, ka mēs nomainam logus. Tātad mēs varam teikt, ka jauniem logiem mēs iegūstam ne tikai uzlabojumu un ietaupījumu caur paša loga siltumcaurlaidību, bet arī lielā mērā no tā, ka mēs vienlaicīgi veicam dažus citus lietas, kas saistīts ar logiem, iebūvi, gaisa caurlaidību. Jāatzīmē gan pie gaisa caurlaidības, kad ja mēs samazinām to līdz pat 100 reizēm veciem cauri pūtošiem logiem, vairs nekas jauniem nepūš cauri, tad ir gan ventilācija jāuzskata kā atsevišķa visnotaļ būtiska ēkas sastāvdaļa. Par to tad jādomā. Lai mēs justos stimulēti, kā ar energoefektivitāti ir jādarās, te jūs redziet, ka no veciem laikiem mēs šīs enerģijas resursi, šī gadījumā šis ir gāzes cenas, patiesībā pastāvīgi iet uz augšu, un tur mēs neko nevaram izdarīt. Tā kā vēlu veiksmi jums ar logu maiņu, lai jums silti un omulīgi ar jauniem logiem. Paldies!